šodien solās būt saulēna diena. Saulīt jau kaut kur vienas palums jau pavīt. Šodienas plāns ir darīt neko, čilot saulītē. Nu, kāds jau arī vispār bija ceļojuma plāns. Jolanta jau cep pankūks. Tad jau saule iegriezīsies te pret terasītu un tad jau aizies lielās saules svinības, sauļoties atkal. Ziedīsies ar krēviem un tikai dzers ūdeni un ēdīs apelsīnas. Nekur nebrauks. To šodien nebrauks arī nekur. Vakar vispār nekur neaizbrauc. Šodien arī, šodien būs uz veikalu pēc ūdens jāizbrauc, tā kā kaut kur būs jāpabrauc, bet nu, nedaudz. Labrīt! Labrīt! Mums ir brokastis, gatavas pankūciņas. Tad ir grieķu tzatziki mērci tiem, kam patīk sāļais, vēl tiem, kam patīk sāļais, ir šitāds te. Tas ir tāds mēlā tanzionāla salata, kas ir baklažānu tāds smēriņš ar ķiploku un kaut ko tur vēl. Nu, tas ir tāds tradicionālais viņiem. Tad mums vēl ir kaut kāds laikam bulgāru vai rumāņu krējums skābais, neies taču mest ārā labu mantu, mums bija augstuma kastē. Un šitāds te interesants tāda zapte, tā kā ar šitādiem lieliem apelsīnu gabaliem. Es eju, bet normāls bija vakar. Vajag labais tas. Tad ir šitāds te. Jā. Reku, un nāk mums arī saimniece. Jā. Saimniece arī klāt. Hello. Pagaid, es jums ielikšu. One. Whoa. Thank you. That's not strawberry. Laikam sēnes, es jau teicu tās. Nu tā, te mums ir vēl desertīši. Jā, atnes kaut kāds. Lai arī būtu, laikam, kaut kāds marcipāna maize. Tāda izskatās tā kā itāļu panetone ar to interesanto pašo mīklu. Iekšā kaut kāds tā kā zapte, kā kaut kas tāds. Nu, vārds sakot, sarām! Nu tā vajadzēja viņai to zaptu uzlikt, tā steidzās, ne? Jā. Nu, labi. Zapte gan jau viņai pašai mājās tādā. Jā, labi, sāks tev ieloties. Man jau no rītiem tā kā latvietim nedaudz paranoja nāk, nu, kad saimniec nāks, tā kā, nu, kad, zin, kā latvietis ir tāds viensētnieks un ko tur baigi tur negribās runāt un vakar viņi 7:30 kaut kur jau iznāca, nezinu, vai viņi dzird, ka kaut kāds durvis noklaudz uz toaletu vai kur. Nu, šorīt arī mēs jau te gulējām, gultā guļam, tad pa logu redzēt, jau Jolanta teica, kad esot jau staigājis kaut ko tur, tā kā, bet Jolanta esot ar aizmēgtām acīm, tā kā skatījusies tikai. Tad, jā, es jau gaidīju. Nē, nav tik traki, es saku, man tā kā latvietim, ka man jau tā kā bail jau, ka nāks. Nu, man tā nav, bet vienkārši, ka būs tur jārunā kaut kas. Ja tu pliks guli gultā, tad tu domā, ko tu nāks un tev ir aizslēgtas durvis, kā tu tur tagad leksi un... Tā ir. Tā kā labi, turpinās te mieloties, mielasties. Jāiziet te kaut kāds rīta aplīts. Vēl nav dēsis un vēl silts jau gribās kaut kur pastaigāties. Man tā vienkārši gulēt, kaut kur smiltīs neliekās, vajag interesanti. Jā, bet ir tāds smilts arī tāds, tur kaut kāds slots kāds nomests, stikls tikko atrada, tā smiltīs cilvēki vietējie iet garām un viņi tā vajag tam slots kā tam, nu, tie, kas ir tie metāli, alumīnija, tie slots kā to apkārt to plastimas, tie lētie. Viens tāds pārlocīts nomests stāv tur jau vairākas dienas un vietējie visi steigā garām un, nu, neko vienkārši. Līdz konteineram neaiznēs, vienkārši ignorē. Tā kā tādā baigi patīkam tur arī nav. Es negribu arī tur tā kā būt tā kā saimnieks tur un tagad sākt vākt kaut ko, sākt to komandu. Labi, tā aiziešu te pastaigāties, te ir tāda viena vieta tādā tajā mazajā, šitajā pilsētiņā, tajā Karvalī, laikam ir tā kā kempings un es gāju garām tam kempingam un pastos, cik milzīgas platības te ir tādas tā kā, nu, kur viss tur iekšā notiekās.
sezonas laikā. Nezinu, es varbūt uzlikšu pa virs karti kaut kādu, lai jūs saprastu, cik šitas ciematīši ir maziņš un cik viņam ir liela, teiksim, kempingā šitā te ēdināšanas tā skatu vai tā, nu nezinu, kas telpa tā, tur viss tā galdiem iekšā. Lai saprastu, cik milzīgs tas apjoms varētu būt, te vasarā cilvēkiem uzlikšu tādu šito neākāru valī virsū, piemēram, uz kaut kādiem talsiem. Un tā padomā, ka vai šī tik milzīgi talsos var pievākt ar cilvēkiem. Jā, apsapot marmoru, izpūvēs. Tā, tieši tālāk. Sākam jau kaut ko plānot, jau atpakaļ ceļā mums jau bija kaut kas ieplānots. Domājam pārplānot bišķi citādāk braukt, lai nav jābrauc tur, kur bija tas tilts, kur iebrauc iekšā no Bulgārijas, no Rumānijas Bulgārijā. Tur vienkārši tāds stulps tas ceļš sanāk, tāds ļoti līkumains, pamestā neodā. Domājam, varbūt braukt pa vidu kaut kā varbūt labāk Bulgārijai, bet tad secinājām, ka tas tilts pār to Donava laikam, tur viņš ir tikai tur, un tad ir otrā Bulgārijas pusē tikai pa vidu, tur, kur mums it kā vajadzētu braukt. Tur tāda, labs, tur nē. Tas ir visam tādiem dzeluņdrātiem. Tur, kur mums vajadzētu braukt, tur viņi nav, tur it kā rāda tā kā to maršrutu. Mēs kaut kā, un tā Jolanta pamana, kad rakstīts šajā maršrutā ir prāmis, un tā sākām lasīt, tur tās atsauksmes. Lapsiņ, nē, tur tās drāts varbūt asis. Tur tās atsauksmes par to prāmi bija tāds, nu, ļoti slikts. Tur fūristi rakst, kad prāmiem vajadzētu iet reizi 1 stundā, bet viņi iet tur reizi 3 stundās, un, nu, visādi, kas tur nokavējis 5 stundas, pazaudējis, būtu labāk apkārt braucis, un tā viņš vēl tas prāms arī maksā, tur bija laikam kaut kādi 27 eiro vai 30 eiro. Nu, tā kā laikam baigi izdevīgi nav. Un secinājām, ka jābrauc apakaļ pa turien, pa kurien jābrauc. Tur gar to Serbijas robežu. Tā kā jā, nav daudz variantu. Ja kāds grib braukt arī kaut šito galu, tad papēt to prāmīšu vietu, nu, neiekrīt kaut kā. Tur tas neierēķinās maršrutu laikā. Ja tur fūrists saka, ka tur 3 vai 5 stundas var pazaudēt, visu dienu var nosēdēt, vienkārši gaidot kaut kādu prāmīti rindā. Tad nonācām no tās Ludmals. Te jau zaļa zālīti, jau kaut kāda dārziņa vai kas. Tā kā jā, apakaļ ceļu, tur nedaudz varbūt pārplānos. Polijā vēl iespējams kādu atrakciju paņemsim tur. Mēs gribējām šurp braucot caur Zakopānu aizbraukt, bet mums atkal navigācija pārslēdzās un aizbraukt caur to Ļubļinu. Vai Ļubļanu, man ir jūk visu laiku. Un jā, tad tagad apakaļ iespējams brauksim caur Zakopānu. Jā, bet pagaidām baudīsim silto laiku, par to negribas tagad domāt. Jāiet pastaigā. Tā kā, ja jums patīk pludmalē vienā, tad var braukt martā uz Grieķijas, uz šito pusi, te pie Egejas jūras. Ja paveiksies, būs labs laiks, un jūs būsiet pludmalē viena, te pat nav cilvēki, kas fupaikas staigā, nu vietēji, ja vispār te nenāk. Jo tur nekā nav tālāk, tur kaut kāda rūpnīca ir aiz tā, vai kaut kāda izstāžu zāle. Viņi te diezgan tūp būvējās, nav kā Latvijā, kad zemi paredzēta sūnām un skudrām, te ir vairāk tā kā priekš cilvēkiem, un nu, kur tu gribi, tur tu būvē, tur tu saka tā. Redzējāt jau tā māja, kur mēs dzīvojam vispār ir kaut kādi 3 metri no jūras, kaut kāda tā. Jā, bet nu, mums ir tā kā paveicies, es lasīju tur kaut kādas tās pētījums, ne, bet atsauksmes un vecās prognozes, var šitajā laikā varbūt arī sniegs, varbūt arī lietas, viss kaut kas. Vienkārši mums ir tā kā paveicies tagad. Mēs, kas tagad ir pa dienu? Ceturtdienu vai piekdienu, vai sajukušas ir. Sestdien vai svētdien mēs brauksim prom, un tad sākās te jau atkal kaut kādi 10 grādi, tikai tāds, nu, neforšais. Tā kā riktīgi noveicās vispār noplauka to arī, ka Balkāniem brauc cauri visiem, ka bija silts. Tur, kad mēs brauksim apakaļ, tur jau būs 0 grādi visur. Tā kā braucām šurp bija 20, tieši kaut kāds trakais karstums uznāca. Nē, es tomēr sāku tā kā pārdomāt. Jo es teicu, tur sakopts, nesakopts, man liekas, tomēr varbūt šitā tomēr tā dzīve tā kā brīvāk, nevis, ka tev valdnieks pasaka, cik tev zaļa vai gara zāle drīkst būt, vai kas drīkst būt tā, bet nu, tu savā īpašumā var darīt, kā tu gribi. Ja tu gribi nomest saplīsušu mašīnu, nomet. Ja gribi sakopt un izlaizīt, sakop un izlaizt, tev nav jāatskaitās tur kādam citam vai ko. Vairāk tāda brīvība dzīvē drīzāk sanāk tādā
tā dzīvot. Jā, es tur pirms tam video teicu, ka man tā negribētos, tad es vairāk staigāju, jo varbūt tomēr šitā ir foršāk tā kā dzīvo katrs priekš sevīm, nevis priekš kaut kādu valdnieku noteikumiem, vai lai izdevātu vai izpatiktu kādam citam. Vari pastīties, tas tāds kaut kāds veikals tāds, ko mēs izjājām tagad pa to galvenā, tagad tirdzniecības ielu, kaut kāds suņi piesējās kaut kāds līdz pēc ārā. Un te kaut kur tādā apmēram stilā. Tāda viena iela, kur ir visi veikali. Pārējais, kas tur tā kā iekšā ir, tās ieliņas tur ir privāti mājas. Un tā viņas sanāk viss un kaut kādi mazie veikaliņi, tādi bodīts visādas. Te pie skolas tāds trotuārs. Un drošība, protams, ir pirmā vietā. Nu nevajag ievietāt telefonā skatīt. Riteņi brauc naktī vai ko? Laburus gurti norāda, gan jau kāds ir norāds. Vai arī nav? Kartē man tādas maizītas bulciņas visādas. Kas? Bulciņas visādas ar nopirkt. Suns tik kaut kāds līdz visu laiku izbesīja. Ienācām te veiklā. Sieru var nopirkt no šitādas bumdzeles. Un sadzikī mērci, ko mēs tur taisam vasarā, reku šitādās milzīgos bumdzeļos. Te vispār tāds interesants veikaliņš. Te viss kaut kas ir tāds, mazais. Te apmēram pilsētā šitādi te veikaliņi arī ir. Sāli, tāda. Šitādi jābūt uz mājām sāli. Es esmu tur uz kādai vannai parasti. Tas ir uz ēdams. Varbūt, un sāls var būt. Ja ūdens gāzēties nav. Mēs varbūt poliski jāliņi nav. Mums uz citu veikalu jāiet. Te nopirks kaut toļas papīri. Kādu? Bulgārijā pie sienas. Nē, Bulgārijā. Kur arī glazno. Glezniņas. Tāds. Tas laikam, saimniecē glazniņas. Glazno arī var nopirkt. Tas ir enerģijas dzērienu cienītāji. Te visāds. Mēģināt viss neiedomājamākās garšas. Hell. Tas hell, kas tur bija tur Rumānijā vai kur viņiem tie ražotāji. Jā, tevi laikam cilvēkiem patīk šitie saldie visi saldie dzērieni. Aliņu leduskavze izstāst tāds apsaldēts apkārt, bet patiesībā tā ir uzlīme. Un tāda interesanta lauku pilsētiņa. Piespēdā? Nā. Šito nofilmu. Es jau gribēju, jā. Tas ir tā super čau. Tas ir no tā baltās mašīnas. Nē, no tā motorolleri. Viņš motorolleri tumps iebūvējis riktīgās. To es saku. Izskatījās no priekš pēc šoma vien manējā vecā jaunībā. Pēc kā? Pēc Janeka bišķi izskatījās. Jā, sveiciens. Jā. Forši uztaisīts motorollers. Viņam no finieru priekšā tāds milzīgs tumsdīls. Tā skan tieši sejā. Tev būs iedvesma, varēs mājās ar tādu uztaisīt. Jā, uztaisīt kaut kam ritenim tādu uztaisīt. Pa Sigudiem rullēt uz aibi vasarā. Labs ritenim tāds tums iebūvē. Jā, vasarā forši būtu. Jā. Vasarā brauktu, tagad es gribētu pasaukt braukt, es aiziet pie viņu mašīnas. Izklaidēt atpūt. Pie mājas un ieslēgt muzonu. Jā. Nu jā, visi zināt, ka tur Mums var. tagad varētu kāds izlasīt, kas tur rakstīts uz mašīnai uz sāni. Varat izlasīt, jo esat iemācījušies Ko tā? valodu. Ja tu brauc mašīna, kas sānā rakstīts? Tik daudzas nevarēs. Kaut kāds. Tas ir gigantisks. Vēl nemāk tik ātri. Kaut lēnu vārdiņas var kaut kāds izlasīt, bet Vakardien ātri. televizorā tulkojām bija šitā te spēle, kā saucās, gribi būt miljonārs. Jā. Mēs tos jautājumus mēģinājām tulkot ar to Google Translate, kur uzspiež parādās latviešu Jā, bet viņš pārāk lēni tulko
nu tā, kamēr viņš saprot, tur tas cilvēks jau atbild. Tā beigi nevarēja. Tad es mēģināju vēl Google, tas tulkotājs, tas tiešais, kas to runu tulko. Bet to arī tas cilvēks, tā kā viņš apstājās pauzē un ko, un tad tas tulkotājs tur pārdomā un arī tā baigi labi nedarbojās. Tā kā jāmācās vien tad grieķu valodu, ja grib kaut kā komunicēt. Bet, nu jā, burtiņas mēs kaut kādas jau mākam, ne? Dažus jau mākam, jā. Esam iemācījušies. Traktoru ķīlā joprojām nav vēl pabeidzis. Rata noņēmis, te nost, viss izjautas sārā. Te daudz, jā, tādi traktoriņi, viņi jau laikam te kaut kādu mazdārziņu apkārt ir, un tad viņi te ņemās, kur priekšā tur vēl viens traktors stāv. Tas tā kā tā filmā tajā itāļu spītnieku savaldīšana, tur tas Čelentano brauc ar tādu traktoru pa laukiem. Jā, man liekas, tas jau bija veco laiku vēl vairāk. Un šitas, man liekas, Ritiņi daudzi šitādi visādi. Nīblabs ar ritiņu pabraukt. Es gribu ēst savu čupa-čupu. Un viss? Traktors, šitas izstās vēl normāls. Tas ir milzīgas zaļas lapas. Traktoru kabīni var dabūt. Tā kā tā pastaigā, tāda neliela pastaiga. Izlocīta kāpiņas. Suns atšuvās beidzot. Tāds miers uzreiz tik patīkams sajūta. Man viņš tā uz nerviem krita. Nu, nebija jau tik. Es jau vispār neesmu suņu cilvēks. Un arī kaķu. Un tā viņš jau svešs nāk visu laiku līdzi. Kaķis vēl nav tik kaitinošs. Tā kā tā. Iesim uz savu jūras apartamentu abakai. Nu, Latvijā maksā tas šitās trauciņš. Tādas īstām olīvēm tādā. Garšo dievi. Svaramajām. Garšīgs. Milzīgas vienkārši tādas Latvijā tāda nav. Te nav top ten. Jā, pabīgs, nepaciet. Sulīgas tā kā ķirš. Jā. Te jau vīns prasās klāt. Nevar šitādas ēst. Tavsreiz vīni prasās. Sadzerties. Vai aliņi. Vai aliņi. Nē, olīvas ar aliņu nav. Jā. Labas. Izsād mums te pirkums. Nē, neko tādu īpaši nenopirkt. Saldums nopirkt. Te to vajadzēs širo? Kaut saldums, jā, Te to tāds. vajadzēs širo? Grieķi saldums. Rādīšu. Man to nevajadzēs. Ok, tad es ieliku. Tur viss pilsētā tādi mazie veikaliņi, tā kā privāti. Es gribu šokolādītes. Vai vēl nevarēs ēst? Tur mammai kaut kāds plāns. Viņš aizlīmēja. Nu, viņa aizlīmēja. Tā kā es ar nofilmēju, ka viņš aizlīmēja. Es varu attaisnīt. Kāda pakaļš? Es varu attaisnīt. Pagaidi. Are you kissing me? Varēs attaisīt. Kaut kā jau atgrauzīšu. If you're a hater, you smell like cockroach and you senora. Vai es varu attaisīt mani gan nagi? Nu, tas ir. Nē, viss var, ka nav jāplēš tālāk. Tur nav jāplēš tālāk, bet tur arī nav jāplēš tuvāk, tāpēc, ka tur man neatklīt pa vienu stūri. Ar zobakstām varbūt ar Viss izbakstām. kārtībā attaisinās. Tā. Šādi visādi fantastiski. Šokolādi. Šis maksāja 8 eiro. Visa tā kā. Nu, šeit tā kaste maksā kaut kādā 2 eiro. Nu, labi, šitās kūciņas vēl Latvijā arī. Es nezinu, cik katra maksā, kad 2 eiro. 2, 4, pagaid labs, neņem. 2, 4, tur 6, 8 kaut kur tā varētu būt. Kas tika vēl? Pagaid, tur mamma paskatīsies, tad tur sadalīs un notestēs. Viss nogaršos, lai visiem nebūtu. Pagaršos. Iedod man. Pagaršo. Nevar tikai. Kadrā var tikai dabūt pagaršot. Ok. Pārējais viss tā. Ja nefilmējāt, tad dabūt tikai apkūst. Tā. No šokolādītes. Nav šokolādītes. Ja tikai apkūst. Kādu dabūt. Bet necirdēs neko, ko tev viņš tālu. Šito nevar nogriezt. Nu, kaut kā var. Nu, viņš tur viss būs no tās kārtainās mīklas, viņu tur neko nevarēs nogriezt. Ar šo jāsāk arī. Pagaršo. Uz kanējiem? Nu, viņiem tas kanēlis visur ir. Nu, kā ir? Tas normāli. Tas kaut kāds krēms tāds vienkārši.
Tā kā bulciņi. Tagad šī tāds. Ar skaidiņām, kas tur ir biskvīts vai kas. Tu jau nesi tāds beigies konditors, kā būs tā sajiet. Jā, nedaudz pēc šokolādes. Vai pagašot. Man kā grūti pat noraksturot to garšu. Kā bulciņi vienkārši. Nu, Tagad šī tāds tā kā ar tiem cepumiņiem, kas ir tie, kur iekšā ir tie tā želeja pa virs un šokolādi. nu. Arī? Viss diezgan līdzīgi. Arī Nu. tā kā bulciņi garšo. Nu, Es forši. nezinu tā, nu. Kā šitas? Un tev vēl viens žiro. Tas O, ir man tas. viņš izjūt. Nu, tu viņu Tas var vēl nogriez vienu? Jā. tādu stūrī. Arī vēl viens šokolāds. Nezinu, to jāsaka tā garšo. Šitas ir tā baklava, kas ir piesūcināta ar medus tādu sīrupu vai cukura sīrupu un ar riekstiem, tādiem pildīti vēl riekstiem. Un ar kārtēnot ļoti plānu filo mīklu. Nu, pagaršo to baklavu. Tā baklava arī turkiem ir un daudziem ir. Nu, man Man tie viņa liekas, austrumi negaršo man negaršo visi tie austrumu saldumi, izņemot lukumus. Nu, kāds ir? Ļoti salds, vai ne? Tā kā švamme medu. Švamme? Ok. Bet ir jau mīkls tā garša arī, jā. Un riekstus var tur just? Pagaidām nē. Nu, Jesus. Kā gaidās uzkodi ir iekstiem. Viņa nevar zakoļļāt. Nav labs? Nu, viņš tāds kārtens, viņam tādam jābūt, viņš ir sasūcies viss ar tām kārtām. Man ar to pēdējais, sīrupu. vēl šitas ar tārtiņiem. Tas ir tas kunafī, vai kā viņš saucās tāds, kas ir ar tādiem matiņu veida mīklu, kas ir tādi kraukšķīgi arī apcepti. Kas tur iekšā? Nu, tas arī piesūcināts ar kaut ko ļoti saldu, kas ir tā kā Tā kā varētu... roltons. Nu, nav gluži tā kā roltons. Nu, Tā pagā tas garšo. Kā? Tas ar tiem roltoniem. Man vienīgi nepatīk tā konsistence tiem matiņiem, un man arī negaršo tās smalkās nūdeles vispār. nu tās jau nav nūdeles, tā ir Nu, bet mīkla. konsistence Viņa nav tāda nepatīk. veida mīkla. Nu, un kurš no visiem vislabāk? Šokolāds. Man laikam šitā tā tūtiņa. Ok. Eju. Labi. Nu, ne. Kas tu pielīdzi? Bon appetit. Tā mēs te vasarnieki vasarojam. Eko Letīcija sēž pie jūras. Eko Lapsa atnesa ūdens toveri. Nu, nemazgās. Priekš kam tev vajag, Pipar? Es tur ieliešu jaunu ūdeni. Eko Palmas. Kaķi izmānīt ārā. Viņš tur ēnā iekārtojas, viņš man liekas nemaz negrib līst laukā. Eko atnāca viņam čoms. Čau! Nu, kaut kādu... Kas tā par lapu? Palmas lapu viņš spēlinās. Viss apnika viņiem. Kas te notiek, Lapsā? Kas te notiek? Kas te Es notiek? būvēju piedīt. Redz, kāds mums ir? Pagriezies mati, kāda mums ir. Mēs krančiju saņēmām ar vielu, jo nebija cepuri līdzi. Nu, pils būvniecība pilnā sparā notiek. Atbraucām pilstādi. Ir vēl labākais kaut kāds. Labākais tur pitu bārs vai uzkodu bārs. Burgers tais iekšā. Ņemās katvīgs, jā. Ko tev bijām aizbraukuši pēc tādiem skaidās kaut kādi baigi krutie pita, maizes vai... Skaitās Grieķijā labākais giros. Jā, Grieķijā labākais giros. Katra pozīcija maksā 3 eiro. 3 eiro, visu laiku bija 2,50, tagad ir pacelts cenas. Jā, ķipa. Kāpēc man te kaut kas nav riktīgi? Šitā.
Jā, tā, reku, lapsai laikam kaut kāds cits ir. Lapsai ir bifteki. Tāds bifteki pildītais ar... Tāda, nu, pita maize tur sapildīt. Viņiem, nu, tā kā Tā, viena roka milzīgi. grūti attaisīt. Viņa laikam tā ir arī jāēd no šitās te, šitāda milzīga maize. Šitāda te, tāda visa gaļām. Paceptā, Jā. nevis kaut kāds veikals. Viņas bija saldētās. Jā. Viņas saldētas lika virsū. Nu, varbūt viņas sacep un sasaldē visai dienai. Sasaldē, jā. Tur iekšā giros un viss tā kā līdzīgi tā kā iekšā kebabā tikai kartupeļu vēl klāt. Tāda visiem cilvēkiem daudzi. Veseli gabalā 12 eiro. 12 eiro vakarīgas ģimenei. Un Jā. noteikti brokastis vēl ir. Jā. Kurš to varēs apēst? Neviens. Nu, skatīsies tagad, kā būs apēstiņi. Šo vietu aptirkšu. Ēdīšu iekšā tagad čiļos. Labi izskatās. Gaļa garšīgi, mērķīts arī. Nu ir labs, ne? Bet nu kādu laiku būs jāēduši. Nu, maize daudz ir. Bet tā gaļa arī daudz tur ir. Nu, viss tur ir daudz.